Namaste. Turpinot stāstu par Latvijas spēku vietām, šodien es dalīšos ar stāstu par Daugmalas senču kalniņu. Un stāstā par Daugmalas senču kalniņu ir šādi. Tātad gluži pateikt, ka tā ir tāda kā svētvieta, negluži tomēr, bet viņa ir aktivizēta apmēram kaut kur 90. gadu otrā puse, tas ir kaut kāds 97. 8. laikam gads, kad šī svētvieta tiek aktivizēta. To aktivizē, kā rāda, to ir aktivizējis vīrietis, un viņa ir unikāla kādā gadījumā. Viņa ir unikāla tanī, kad šī spēka vieta, es viņu saukšu par spēka vietu, viņa ir šeit un tagad. Viņa ir tik ļoti šeit un tagad, par šeit un tagad, un visu transformāciju, ko cilvēks viņā var saņemt. Tur ir ļoti stipra ugunsādere, un uz ugunsāderes arī ir, kā rāda, ir arī ugunskura vieta, kurā taisa ugunskurs. Kad taisa rituālos ugunskurs. Un šī ir vieta, kurā noteikti ir jāveic darbība. Tā nav vieta, kurā tu vari aiziet apsēsties un tagad lūgt tā kā mieru, harmoniju dvēselē. Nē, tā ir vieta, lai tā kā tu nokļūtu pie miera un harmonijas dvēselē, tev ir jāveic darbība. Tas ir, ja tu dodies un esi izdomājis braukt un iekurināt šai svētkalniņā, kā viņu sauc, senču svētkalniņa ugunskuru, viens, protams, tu ņemsi malku un tu darīsi jau pēc savām sajūtām un zināšanām. Ja ir šeit vairāk cilvēku, kas brauc, kur, piemēram, tiek veidots rituāls un aicināt cilvēku, tad es ieteiktu katram līdzbraucējam kaut vai paņemt pagali, lai piedalītos jau šinī rituālā un savienotos ar to enerģiju. Jo, kā teicu, šī ļoti spēcīga ir darīšanas lieta. Darīt, un tad izējot no tā, šie rituāli, ja jūs ejiet jau ar šo darbību, kaut vai aiznesot malku, vai kaut kādā vēl savādākā veidā, jau pirms paša rituāla, jau tā kā noskaņoties uz to, ko tu vari izdarīt, vai arī tu esi izdomājis tur doties, tātad tu jau līdz tam veic zināmas darbības, lai tas rituāls tev būtu visveiksmīgākais un tā kā dziļākais dvēselē. Tas nav tā, mēs iekāpjam mašīnā, aizbraucām kā pa citām vietām. Tur lauks atklājās, neataisās, viņš mani uzņēma, neuzņēma, tas šeit ir ļoti konkrēti. Tas ir darbību kalns, var teikt. Darbību, kur tev ir jāveic darbība, tas ir vieta par šeit un tagad. Tas ir, ja vajadzētu man viņu attēlot, kā piemēram zīmējumā, tā būtu laimes slotiņa. Un kāpēc laimes slotiņa? Viņa atnāca, jo laimes slotiņa stāsta par šeit un tagad. Laimes slotiņa ir, kad mēs savienojamies, kā jūs zināt, laika līnija un trīs svītriņas pa vidu. Ko tad ir trīs svītriņas? Trīs svītriņas ir pagātne, tagadne un nākotne. Un tad, kad mēs šo visu apvienojam vienā, tā kā apvilktu apli, savienotu, tad mēs esam šeit un tagad. Un tā enerģija ir virzīta uz šeit un tagad. Tad, kad mēs esam šeit un tagad, kad mēs pieņemam gan savu sievišķo, gan vīrišķo aspektu, bet mēs viņu pieņemam ne tikai šai dzīvē, bet mēs viņu pieņemam arī visās iepriekšējās dzīvēs, kur mēs esam bijuši gan sievietes lomā nākuši, gan vīrieša lomā. Un tas ir izlīkums par sievišķo un dievišķo iekš manis. Ja? Tas ir par arī tur iet tāda ļoti konkrēta enerģija, par dzimtes enerģiju. Par dzimtes enerģiju šeit un tagad un visās iepriekšējās dzīvēs, kad mēs neko tur kā lai saka, nekārtojām, mēs pieņemam stāstu, jo šis ir kalniņš
pār dvēseles līmeni, ja? Un kāpēc ir šeit un tagad? Tāpēc, ka šeit un tagad mēs skatāmies no dvēseles stāvokļa, un mēs jau šo dzīvi izprotam no savādākām perspektīvām. Tas ir kalniņš, kurai ļoti noteikts ir tumsas un gaismas aspekts, kad nav tums un gaisma, ir viens veselums, kas papildina vienu otru. Un tad, ja jūs ejat šī aspektā, tad tā enerģija viņa vienkārši saslēdzās uz visiem 200, gan pa laika līniju, ja mēs ņemam kā pie laimes slotiņā, ieņemot šos visus aspektus, un ja mēs viņu savienojam laika līnijā uz to mirkli, kur jūs esiet, tā kā tā ir unikāla vieta, jauna vieta, un viņa ir fantastisks rituāla vieta, tas nebūs tāds, ja jūs aizbrauksiet, nevar teikt, ka viņš nebūs, viņš strādā, ja jūs aizbrauksiet tikai pameditēt, viņš strādās uz pusi, ja jūs aizbrauksiet veikt rituālu, kaut vai miedarbojoties ar uguni, tad tas būs, viņš strādās uz visiem 100 cilvēkiem, tas ir arī tāda vieta, kurā ļoti precīzi noteikts, ko tas cilvēks šī vietā aktivizējas. Tātad viņš ir aktivizējis šo šeit un tagad, un tas nav nejauši, kā tas cilvēks ir nokļuvis. Tas tiek rādīts, kad viņām, kādreiz, kā teica, man parādījās baznīca, es uzcēlu baznīcu. Tā ir līdzīgi, šo cilvēku atved uz šo vietu, un caur šo cilvēku tiek aktivizēta šis Daugavpils senču kalniņš, kā vieta, kas ir tāda ļoti svētīta cilvēkam šeit un tagad. Un visi rituāli, ko tur vada un kāda, viņi ir ar akcentu šeit un tagad. Un kāpēc teicu unikāls, jo arī šis kalns, viņš nav gluži tāds, ka viņš, ja jūs aizbrauksiet ar tādu, jūs vispār nevarēsiet aizbraukt īstenībā ar skepsi, jo tas kalns, tas kalniņš, viņš pat nav kalns, viņš nepielaidīs jūs klāt, un ja jūs tur esiet nokļuvis arī ar visu skepsi, tad tas ir augstāko spēku vadīti, jūs tur aizgājāt, lai jūs tā kā izskatītu, riktīgi izskatītu tur, un lai jūs tā kā aizejot no šī spēka vietas, jūs tomēr savienotos ar šeit un tagad, jūs nepaliktu kaut kur pagātnē, kur jūs kādu vainojāt, ka viņš pie kaut kā nav vainīgs, vai kāpēc man kaut kas dzīvē nav būts, Jūs tur saņemsiet šo šeit un tagad enerģiju, jo viņa ir ļoti, ļoti spēcīga šai vietā, un viņa ir tieši uz to, tā kā, ja jums vajag atgriezties atpakaļ pie sevis, sajust sevi, izlīgt ar pagātni, noņemt tādus daudzus labirintus, ko šobrīd ļoti daudz cilvēki ir tādās, kā lai es viņu saucu par apziņas labirintiem, man kāds kaut ko neiedeva, mani nemīlēja, man tur vecāki bija šādi, vai man vīrs ir tāds, un es tāpēc nevaru, tas ir apziņas labirints, viņš ir arī balstīts bišķiņ, Inda bišķiņa arī ir no psiholoģijas, kas tiek dota, un cilvēks viņu paņem, ne tā kā uz šeit un tagad, bet paņem uz to, lai viņš vēl izdzīvotu šo dualitāti, šo drāmas enerģiju specifiku, tad iegriežoties šai kalniņā, tā enerģija ir tāda, ja jūs iesiet jau ļoti konkrētu nodomu atgūt savu šeit un tagad un izlīgt ar pagātni, kad jūs pats piedodiet sev, kad jūs esiet tur dusmojies uz kādu vai iztaisat pretenzijas, tad tā ir unikāla vieta, kur veikt rituālus un taisni uz šeit un tagad, jebkura prakse, lai mēs atgrieztos paši pie sevis, lai mēs noteiktu, cik esam aizgājuši tālu, tā vieta, tanī ziņā ir unikāla un tāpēc viņa tika radīta. Es tiešām tā nerādu konkrēti to vīrieti,
Bet, nu jā, kā to rāda, tas ir vīrietis, viņu ir aktivizējis. Nevar pat tā, ka teiktu, vai tas ir vīrietis, tas ir vieds vīrs, kurš iet ļoti nozīmīgi savu ceļu, un sasaucoties ar savu silts balsi un nav kā to spēku nodomu, šī vieta tika aktivizēta. Tā kā dodieties, veiciet rituālus, esiet vērīgi tur, jo uguns ādera tur ir ļoti, ļoti spēcīga uguns stihija, tā kā esiet uzmanīgi ar uguni, ar to un savu iekšējo būtību, lai jums ir jauks ceļš atgriešanās pie sevis, izmantojot šo spēka vietu. Namaste!